Kā tu pati veido savu kontaktu loku, savu networku? Un šeit mēs nerunājam konkrēti par tavu darbu, kā tu meklē cilvēkus saviem klientiem, bet principā kā tu pati pieeji personīgi networkingam? Svarīgi ir networkot ar tiem cilvēkiem, kas biznesā ir vajadzīgi. Jo tie, kas ir privātā jomā, tas ir atkal kaut kas pavisam cits. Dažreiz viņi pārklājās, bet ļoti bieži nē, jo tie, ar ko es tiekos peldēšanā, slēpošanā vai jogā, tur ir man pilnīgi privāts lauciņš. Ja? Tā kā es atbildēšu par darbu. Nē, tas ir arī good point, ka tev ir nodalīti cilvēki un tavs draugu un paziņu loks no tavas biznesa ikdienas. Tie tā sanāk, ja tur kaut kas nedaudz pārklājās, tas ir jauki, bet daudz tur nepārklājas. Okay, labi. Jo tie kontingenti ir ļoti dažādi tanīs pulciņos, kas piedalos. Un jautājumā par darbu, to es arī iemācījusies gadu gaitā, jo es tomēr jau 18 gadus esmu executive search jomā. Man svarīgi ir iepazīties ar tiem, kas vai man var dot pasūtījumus, vai atkal būt noderīgi tālāk atlases projektos. Tas fintech jomā ir, Tad tev ir ļoti transactional skats uz lietām attiecībā uz networking. Tu meklēs, ka ļoti stingri ilgtermiņā gribu strādāt ar fintech un technology entrepreneurs. Transactional man būtu, ja es cilvēkus redzētu kā commodities, ko izmantot. Bet es gribu veidot, protams, šo te loku, ar kuriem man būtu ilgtermiņa un tādas labas un ētiskas attiecības. Bet kā tu dari? Teiksim, es noteikti jautāšu pēc tam vēlāk jau specifiski, kā meklēt top level cilvēkus un menedžerus un CEO, bet kā tu veido, pieņemsim, jaunu cilvēku, kā tu veido attiecības ar cilvēkiem, kurus tu esi iepazinusi nesen, un kā tu iepazīsti jaunus cilvēkus? Jaunus, protams, tur dažādos veidos iepazīt. Ja iespējams uz cold calliem es gluži neeju, bet es mēģinu atrast kādu, ko es pazīstu, kas man iepazīstinās. Pieņemsim, es tādā firmā redzu, ka man pazīstams ir Chief Risk Officer, un es viņam palūdzu, iepazīstina mani ar savu īpašnieku vai CEO. Tu izmanto jau esošo kontaktu loku. Jā, bet es arī esmu pieteikusies tagad Holland Fintech, jo es diezgan daudz arī braucu uz Amsterdamu, man tā liekas ļoti interesanta vieta, man tur dzīvo meita, un tur atkal es varbūt tādā strukturētākā veidā piedaloties tādā kā asociācijā. Tas arī ir interesanti. Asociācija, kas ir Executive Search? Nē, tas ir Holland Fintech, tas ir fintech asociācija. Tāds kāda mums Latvijā arī ir tāda. Labi, vēl viens soli atpakaļ. Ja mēs runājam par tavu karjeru, izstāst, kā tu nonāci līdz Executive Search, tas ir tas termins, ko es mājaslapā paskatījos, vai ir kaut kāds labāks termins? Latviski augsta līmeņa vadītāju atlase. Augsta līmeņa vadītāju atlase. Augsta līmeņa vadītāju atlase nozarē, kā tu nonāci? Un varbūt tās tiem, kas ar tādiem terminiem un ar tādu kompāniju nav saskārušies, pastāst īsumā, ko tas īsti nozīmē, ko šāda kompānija dara. Jā, tā kā es līdz tam nonācu, man bija tāda iepriekšējā darba vieta Rīgas ekonomikas augstskola. Es biju Executive MBA programmas direktore, un tur viens bijušais students mani uzaicināja uz šo kompāniju Pedersen & Partners. Tā kā tas bija tāds draudzīgs aicinājums. Viņu sauc Kārlis Andersons. Un Executive Search nozare, mēs tātad strādājam ar klientiem, kas ir tikai kompānijas. Tātad mums ir pasūtījums no, manā gadījumā finteka, bet no mani kolēģi strādā visās nozarēs. Tad ir pasūtījums no klienta, mandāts, kura rezultātā mēs atrodam potenciālos direktorus. Parasti tie ir 3, 5, 7 motivēti, atlasīti, izanalizēti kandidāti, kuri ir gatavi pievienoties. Kas ir, tātad tavā kompānijā ir dažādi segmenti, arī izstāst lūdzu par savu pozīciju kompānijā. Tu esi partneri, bet izstāst sīkāk nedaudz, lai ir skaidrs. Jā, es esmu partnere un es esmu finanšu tehnoloģijas prakses grupas vadītāja globāli. Es to pati esmu izveidojis, jo tāda agrāk nebija. Un arī... Tad, kad tu pievienojies, nebija tāda? Nē. Kad tu pievienojies?
Es pievienojos pirms 18 gadiem. Tā kā jau ļoti pirms 18 gadiem fintech vispār neeksistēja. Jā, un es, protams, kā Latvijas direktore pievienojos, tad Baltijas direktore, tad Baltijas un Polijas direktore. Un tad jau, kad tu ilgstoši strādā, tad jau tu meklē atkal kaut ko, kas tev der, kaut ko gribās pamainīt. Un man ļoti iepatikās, ka fintechos tas saziņas veids ir ļoti autentisks, ļoti tiešs. Atšķirībā no tādiem vairāk korporatīviem. Jā, un, protams, ka nav tā, tik varbūt, ka jātēlo kaut kas nav tā, viss tā tiešā, vieglāka saziņa. Neformālāk. Jā, un arī tāds lielāks impact, ja tu strādā ar nedaudz mazākām kompānijām, tad tu vari ar savām zināšanām, ar savu risinājumu reāli ietekmēt tās kompānijas rezultātu. Jā, jo tu atrod viņiem kādu ļoti spēcīgu cilvēku, kurš ir key cilvēks tajā organizācijā. Jā, un arī jaunos tirgos, tu pēc tam skaties, ka tavs atrastais cilvēks tur ilgus gadus un tādu apgrozījumu atnes ļoti patīkams sasniegums. Un arī fintech nozare ir starptautiski tāda draudzīga un atvērta un gatava inovācijām. Tā kā ir tas fear of missing out, bailes kaut ko nokavēt, bailes palaist garām. Līdz ar to man ir arī vieglāk dabūt starptautiskos klientus. Okay. Tas, ko tu iepriekš tur teici, ka tur varbūt no Austrum Eiropas nevienmēr ir viegli, bet tieši tādās scale-up un tech un fintech nozarēs to ir vieglāk izdarīt, jo cilvēki ir atvērtāki. Yeah. Nevis tā kā lielā korporācijā, tur klasiskā sektorā, kur tev būtu jāsēž 10 gadus rindā, līdz tu vispār tiktu līdz kaut kādam preferred supplier iespējai. Okay. Tu vari izstāstīt sīkāk, kā izskatās tas mandāts, kaut kādos vairāk praktiskos terminos, ko tas nozīmē. Tas ir tā kā līgums, nodomu protokols vai kas. Tas ir viens, un kas būtu man ļoti interesanti, man būs vēl vairāk specifiski jautājumi ap šo tieši darbību un kā tas tehniski strādā. Bet tas, ko es gribētu saprast, ko es gribu, lai skatītāji dzird, ir kas ir tas darbs, kā saka, behind the scenes, aizkadrā, ko veids kompānija. Tad, kad, pieņemsim, tu esi atradus klientu, jūs esat vienojušies, ka jums ir vajadzīgs tāds un tāds direktors, ka kompānija ir vajadzīgs tāds un tāds direktors, un tava firma viņu sāk meklēt. Un ko tas nozīmē? Ko jūs darat? Kas ir tas, ko klients nezina vai neredz, ko jūs darat, kas ir tas smagais darbs, ko jūs darat un kā tas izskatās. Jā. Tas ir viens, un otrs, kāds ir tas engagements, ko tas nozīmē, vai mandāts. Droši vien, ka šajā brīdī, lai kvalitatīvi varētu izpildīt to mandātu, es uzskatu, ka jābūt ir nozares speciālistam, vai arī jābūt daudz maz specializētam uz kaut ko. Jā. Ja? Jo, droši vien, ka ir pagājis tas laiks, ka tu esi generalists un tikai meklē talantīgu cilvēku, kurš labi izskatās un runā angliski. Jā. Tā kā man teica, kādreiz teica, ja tu māki dators un angļu valodā runāt, tad tev viss būs kārtībā. Tad tie laiki ir. Jā, es teiktu, ka jā, jo agrāk, protams, kad mēs sākām, tad pietika ar to, ka tas direktors, kas tiek meklēts Latvijā, ka viņš ir angliski runājošs un daudz maz inteliģents, un ar to pietika. Tad tas viss ir tagad attīstījies, un arī tā mūsu nozara ir kļuvusi vairāk specializēta, un šobrīd tādu pakalpojumu, kā es, pieņemsim, varu sniegt fintech klientam, es nevaru sniegt farma klientam. Es vienkārši neorientējos, ne biznesa modeļos. Okay. Tev ir jābūt specializētam, tad pirms tā mandāta ir ilgtermiņa attiecības ar klientu un kandidātiem, jo būtībā, lai to mandātu kvalitatīvi izpildītu, tev ir jāorientējas tādā nozarē. Tu nevari pēc tam tik īsā laikā atrast to superkvalitāti, ja tu vispār neko nesaproti. Jā. Tad tas ir ilgtermiņa darbs, kur tu brauc uz konferencēm, tiecies, runā, iepazīsties, networko, strādā uz citiem projektiem un veido savu zināšanu bāzi. Tas ir līdz mandātam. Tad, kad tu ar klientu jau vienojies, ka ir kaut kāds konkrēts pasūtījums, lūk, mēs ejam iekšā tur Brazīlijā, un mūsu biznesa modelis būs tāds un tāds. Pieņemsim tur kaut kāds marketplace platformā, kas savieno kredītņēmējus un kredītdevējus. Tad tanī brīdī mēs slēdzam līgumu ar klientu, un apmēram 6 nedēļu laikā mums ir jāatrod tās saucamais shortlists, kas jau būs šie te 5-6 kandidāti, kuri ir gan kvalificēti, gan motivēti pievienoties klientam. Tad klients paņem vienu darbā, protams, tur ir intervijas un izvēle, atsauksmes. Kandidāts pievienojas,
un pēc tam mēs veicam follow-up, ka viņš tur ir integrējies, un mums ir arī garantijas attiecības ar klientu. Bet tas aktīvais darbs, kad ir tas mandāts, ir apmēram tās 6 nedēļas, kad notiek tā ļoti aktīvā meklēšana un to kandidātu prezentēšana klientam. 6 nedēļas tas ir vienmēr standarta nosacījums no jūsu puses tāda kā standarta piedāvājums, ka jūs 6 nedēļu laikā, tas ir 1,5 mēnesis, ka jūs atrodat šo shortlistu? Vai tas ir atkarīgs no nozares, no reģiona, no pozīcijas un tā tālāk? Nu, protams, ka fintechos neviens tik ilgi arī negaida, un pirmie kandidāti mums parādās kaut kur 2., 3. nedēļā. Jā. Bet es ticu, ka tu jau tos kandidātus, ja tu jau ej uz mandātu, ja tu jau ej uz to, ka tev ir līgums ar klientu, kuram ir konkrēta pozīcija vajadzīga, ka tu jau apmēram zini. Varbūt pusi zinu, varbūt visus nezinu. Un tad, kad tātad pirmkārt ir kas notiek tālāk behind the scenes, kā tu prasīji, tad ir jāizpēta viss aktuālais tirgus šobrīd, jo tas, ko es zinu, varbūt tas jau ir novecojis varbūt 3 mēneši vai 6 mēneši. Tādā ziņā, kurš strādā, kurš ir atvērts, kurš nav? Kāda jauna firma varbūt ir, vai kaut kāds jauns modelis tur ir tirgo. Tas tirgus vēlreiz jāapskata. Varbūt jauna likumdošana, varbūt kaut kāds jauns investors tur ir ienācis. Tālāk tad visi tie cilvēki ir jāuzrunā, un ne tikai tie, kurus es jau zinu, bet arī vēlams vienu virs viņa, vienu zem viņa, lai kalibrētu. Jo mums jau vajag atrast precīzai pozīcijai, mums nevajag kaut ko apmēram. Tad, ja tas ir CEO, tas ir viens līmenis, ja tas ir zem CEO, tas ir zemāks, vai kaut kāds menedžeris, tad vēl zemāks. Zemāk, protams, par vidējā līmeņa menedžeri mēs nevaram atrast. Tur citas metodas tiek izmantotas. Un, protams, ka, lai tu atrastu to vienu superīgāko, tev ir tomēr jānointervē tāda lielāka masa. Lai tu atrastu vienu shortlist kandidātu, un tev ir, teiksim, mērķis atrast 6 cilvēkus, ja? Vai cik tu minēji? Cik klients grib, cits grib tikai 2. Pāris cilvēks. Cik tev ir cilvēki jāuzrunā un jārunā par atvērto darba pozīciju, lai tu dabūtu vienu shortlist kandidātu? Tas ir arī atkarīgs no tā mandāta. Pieņemsim, ja mēs meklējam kādai Challenger bankai CEO, kas ir globāls mandāts, tad man ir bijis, ka 700. Fucking hell. 700 cilvēki tev ir. Viņi ir apskatīti. Jāuzrunā. Nē, varbūt viņi visi jāuzrunā. Ja es viņu apskatu, viņš man varbūt nedara. Vai viņš ir pa jaunu, vai viņš ir pa vecu. Ja? Es nerunāju pa vecumu, bet varbūt viņam ir pa lielu pieredzi vai pa mazu pieredzi. Vai viņam iztrūkst kāda valoda. Vai viņš ir pārāk daudz lēkājis, tad es viņu apskatu un nolieku kā not relevant. Un tas ir viens no tiem 700, kuru tu esi izanalizējis. Bet tas 700 skaitlis ir dots no klienta? Vai tas ir gadījies tā, ka jūs... Ja drīkst meklēt visā pasaulē. Ja ir, protams, ierobežots tirgus, tad tur tādā vienā tirgu tur kādi 150, 200 parasti ir tādi apskatāmi. Tad pastāsti par to uzrunāšanu, kurš to, teiksim, analīzi. To veids jums analītiķi, to tu pati veids, tas ir komandas darbs, kā notiek tā shortlistošanas darba procedūra? Tur ir vesela sistēma, kas ir diezgan labi atstrādāta, un man jau ir, teiksim, manā prakses grupā, man ir fintech prakses grupa, kur ir konsultanti, kas strādā tikai ar fintech klientiem, kas varbūt nav partneri, bet ir konsultanti. Viņi tātad var intervēt kandidātus. Un tad vēl ir tie saucamie researcheri, kuri nav kvalificēti veikt intervijas, bet ir kvalificēti veikt priekšizpēti. Kā aplūkot, kādas kompānijas vispār tur ir. Kā arī identificēt tos kandidātus, sataisīt garo sarakstu. Un tad, tiklīdz kā ir mandāts, tā mēs taisam kick-off zvanu, un mēs sadalām, kurš ko dara. Ja tā ir CEO pozīcija, tad to uzrunā tikai konsultants, nevis researchers, jo tas tomēr ir CEO. Lai kaut ko stulbu nepateikt. Jā, un ļoti bieži tas kandidāts, ja viņš ir CEO, viņš arī neatbildēs researcheram, viņš atbildēs partnerim vai direktoram vai kaut kam. Tagad tas ir arī svarīgi, ka arī tomēr tas tādā līmenī, tas pitch tam kandidātam varētu būt diezgan individuāls. Man ir jāzina, ko viņam teikt. Tas atšķirās no cilvēku uz cilvēku. Varbūt dienu pret nakti. Tas nav tā standartizēti. Katram jāzina, ko teikt. Tam. Es iestrpināšu vienu lietu, man tikko atnāca atmiņā tādi ļoti interesanti HR cilvēki, kuri man šeit LinkedInā sūta ziņas, un viņi man saka, Matīs, vai tu gribētu izskatīt iespēju strādāt tādā un tādā kompānijā, mēs Kolumbijā, pieņemsim, varam vaļā kredītu biznesu, un es viņiem tad uzrakstu,
tā kā ar visu cieņu, bet jūs esat pilnīgi debīli. Jūs paskatieties man LinkedIn, vai es tiešām iztos pēc vidēja līmeņa menedžera, kurš ies kaut kādu jaunu valstu vērt vaļā. Kāpēc ir tā? Tas ir tā kā slopī vienkārši cilvēki, kuri nav teiksim, kuri nav veltījuši laiku, lai izpētītu kandidātus, kurus viņi uzrunā, viņi vienkārši mauc ar kaut kādu standartu tekstu LinkedInā. Vai tas ir kaut kāds cits iemesls? Jo man šādi piedāvājumi ik pa laikam atnāk. Tāpēc, ka mūsu nozarē, kā saka, ir low barrier of entry, un visi domā, ka tas ir ļoti vienkārši, un katrs ir headhunters, un ļoti daudz ir tādi, kas ir tiešām transactional, kas viņiem nerūp viņu reputācija, un viņi pamēģina nesanāk un viss. Okay. Tad tie ir vienkārši slikti profesionāļi. Jā, tāpat kā droši vien ir labs slobārs un slikts, kā labs jurists un slikts, tā arī ir labs un slikts arī mūsu nozarē. Kas ir svarīgi klientam, tad, kad viņš grib uzsākt attiecības ar tādu kompāniju kā tavējā, ka viņš grib iedot jums mandātu? Kas viņam ir svarīgi zināt vai saprast, lai tāda sadarbība būtu veiksmīga, lai viņš dabūtu pretī to, ko viņš grib? Droši vien, ka jābūt gatavam uz tādu sarunu, izaicinošu sarunu, lai arī uztvertu mūs kā partneri, nevis tikai kā izpildītāju, jo tad jau nebūs tas rezultāts, ja viņš jau tā visu jau pats zina labāk. Ja? Mēs tomēr esam konsultants. Tā kā būt gatavam uz kaut kādu diskusiju, bet tad arī jāsaprot, ka tie cilvēki ir tomēr arī jāpiesaista, un tas nebūs, ka viņam būs tikai tāds kā candy store, kur viņš varēs izvēlēties. Ja? Tad viņam ir jābūt spējīgam noformulēt piču, savu kompāniju, sevi. Tas jau nav tikai par algu, tas ir par visu, par to mandātu, par tām iespējām, kas tam direktoram būs jādara. Tas ir jāsaprot. Un tad ir, protams, tur jāsavācās arī ar kaut kādiem resursiem, onboardingu, lai tad, kad tas viss notiek, lai tam cilvēkam būtu ko darīt, lai viņam būtu resursi, lai viņam būtu komanda un lai viņš būtu veiksmīgs. Nav jau jēgas veikt to mandātu, un pēc tam kāds tur pievienojās, un viņam vienkārši, teiksim, nav ko darīt, vai nav atbalsta, vai vēl kaut kādi konflikti. Ja? Tad jābūt gatavam uzņemt. Cik tu teiktu par to, ka kompānijai darba devējiem ir jābūt gatavam sev pārdot? Jo man liekas, tas ir pilnīgi pašsaprotami, bet es esmu nebieži, bet šeit redzējis, ka ir kompānijas, kuras dažādu iemeslu dēļ, vai viņas nāk no pilnīgi cita kaut kāda sektora, kur tu strādā ikdienā ar cilvēkiem, kur ir jāadresē un nevis, ka tev ir jāpārdod sevi un tā tālāk. Dažādi iemesli dēļ ir kompānijas un uzņēmēji, kur nesaprot, ka tev ir sevi jāpārdod kā darba devējiem. Ja? Es strādāju fintechā un starptautiskos projektos, un es ļoti labi saprotu, ka man ir jācīnās par top līmeņa egzekutīviem tikpat ļoti vai vairāk, nekā viņiem ir jācīnās, lai strādātu labās kompānijās. Tā sapratne viņa ir klātesoša, un vai tu teiktu, ka tā sapratne, ka darba devējiem ir sevi jāpārdod, viņi ir skaidri un darba devēji māks sevi pārdot, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir kā kurai kompānijai? Es teiktu, kā kurai kompānijai, jo ļoti daudzi nav izstrādājuši tādu kā saka, executive value proposition, ja? Ko mēs tam cilvēkam piedāvāsim, kā mēs būsim atraktīvi. Ļoti daudzi tomēr grib tikai izvēlēties, bet negrib varbūt piepūlēties un būt īpaši un interesanti tam CEO vai direktoram, kas pievienosies. Tā ir iemaņa, kas nav pārāk tā izteikta. Jūs to palīdzat, attīstīt vai pie tā strādāt, vai ne? Protams, mēs īstenībā tas ir mūsu uzdevums to piču veidot kopā ar klientu, un arī mēs klientu sagatavojam, kas tur kā labāk darīt, ko teikt, ko neteikt, un varbūt arī kā moderēt to interviju, lai nav tā tikai, ka klients tikai tā kā terorizē to kandidātu un nemēģina nekā pārdot. Mēs iesakam, lai sākumā viņš pastāst par sevi, lai viņš ir tā kā autentisks un lai pastāst par savu biznesu un lai kaut kā, lai veidojās laba saruna, lai viņš to ievilina to kandidātu. Mēs to cenšamies iespaidot, ja klients ir gatavs uzklausīt. Labi, super, ka jautājums, kas varētu būt kādam aktuāls no skatītājiem, ir, ja kompānija nevar atļauties tādu servisu, kādu tu sniedz, bet kompānija ir pozīcijā, kur, lai viņa tālāk augtu, ir vajadzīgs top līmeņa, executive līmeņa cilvēks, un tad jautājums ir, ko darīt, ja man nav resursus, lai
piesaistīt tādu kompāniju kā jūsējā, bet man vajag executīvu. Es zinu, kad ir kritiski atrast spēcīgu executīvu komandā. Ko man darīt? Ir iespēja kaut kā vienoties par citiem nosacījumiem, un vēl no jautājumiem noteikti būs par to, cik maksā jūsu pakalpojumi, un uz kā bāzes jūs, teiksim, nosakāt tās cenas un tā tālāk. Bet to mēs pēc tam. Bet ko darīt, ja es nevaru atļauties tādu servisu? Jā. Tas servis, tas ir tāds nosacīts tā kā luksus, jo tev pašam nav tur jāapzvana šie 700 cilvēki, un nav jāņemās tur tomēr visiem jādod ir feedbacks, un arī, taču ir arī cilvēkiem jāatsaka, un ļoti grūti ir atteikt, sevišķi, ja tu pats esi uzrunājis, un ja tas ir direktors, un ko tu viņam teiksi, Tā kā tas ir tāds ieguldījums. Protams, ir kompānijas, kuras neizmanto mūsu pakalpojumus, un viņiem, pieņemsim, ir šis in-house talent acquisition team. Bet tā var atrisināt tikai tādus projektus, kas nav konfidenciāli. Tad ar iekšējo resursu vienkārši tur ir. Jā, jo tu uzrunā no kompānijas, kur cilvēks redz, kura kompānija ir. Jā, tā kā, ja konfidenciāli, tad es nezinu, kā to var izdarīt. Protams, ka var mēģināt izmantot tur lētāku kompāniju vai vietēju kompāniju. Mums ļoti daudz projektu ir konfidenciāli, jo, pieņemsim, vajag nomainīt eksistējušu direktoru, vai, pieņemsim, iet jaunā tirgu iekšā, kur nevienam negribās reklamēt, ka tas ir tieši šis uzņēmums, vai grib no tiešiem konkurentiem, kur varbūt nav pārāk veselīgi, ka aktīvi tur mediji tepatās, vieta kaut kur tuvos tirgos, vai arī ir kaut kāds private equity investīcija, kad arī tiek vienmēr nomainīta šī te vadības komanda. Tas jādara konfidenciāli. Kāpēc to dara ārējā kompānija? Pārsvarā konfidencialitātes arī. Tas ir tāds izšķirošais. Interesanti, tur gan principā nav. Principā, ja tu nevar atļauties jūsu servisu, tad kāda ir varianti? Un ja ir konfidencialitāte svarīga, tad ir variants ir iet ar lētāku kompāniju, tur kas cieši kvalitāte vai varbūt nav tā. Nebūs tas kontingents droši vien to kandidātu. Paši labākie kandidāti nerunās ar lētāko kompāniju. Tur jāsaprot. Labi, starp citu, kā ir, kad tu esi CEO, tevi uzrunā executive search kompānija, šādi CEOs un arī executive līmeņi, ne tikai CEOs, viņi bieži atsaucās, kāds ir tas kāds hit rates, es nezinu, kā jūs viņu saucat. Tas ir arī izšķirošs jautājums, jo ir jau tā, ka tie paši cilvēki, ko mēs esam identificējuši, vienam atsaucās un otram neatsaucās. Vienam otram no vienas kompānijas. Jā. Tā kā personal brand ir arī nozīme. Un tas arī tā, ka ir tādi cilvēki, kas man personīgi atsauksies un varbūt kādam citam more junior kolēģim neatsauksies. Es tikai ar tevi runāšu. Jā. Un arī tad, ja es to cilvēku dabūnu uz sarunu, ir tāda lieta kā uzticēšanās. Ja tas cilvēks, piemēram, man atsaka, viņam neinteresē. Tas paliks tikai starp mums, un tas ir pilnīgi konfidenciāli, un viņš var viņa pārspriest ar mani daudzas lietas, kas nekur tālāk neaizies. Un es domāju, tas arī ļoti izšķiroši, ka viņi negrib izrādīt savu nelojalitāti savai firmai un runāt ar nezināmiem headhunteriem. Tas ir tas izšķirošais. Kāpēc tas hitrate kādam citam var būt stipri zemāks? Bet hitrate jums skaitās kā tāds būtisks KPI jūsu biznesā? Vai īsti nē? Vai tas nav tāds? Mums ir svarīgi noskaidrot, kur ir tie labākie direktori, un, protams, ar tiem mēs gribam visiem parunāt, jo tad tas tirgus neskaitās apskatīts. Ja mēs neesam runājuši ar cilvēkiem no tās un tās kompānijas. Tā ir daļa no kvalitātes, ka mēs nevis atrodam pirmo, kas dara, bet vislabāko. Un ja tas klients man pasaka, ka man tanī tirgu ir tāds konkurence, un es gribētu ar kādu no tiem parunāt, mums vajadzētu dabūt no turienes. Vēl viens jautājums, pirms es gribēju prasīt par cenām. Nav tā, ka, pieņemsim, tu sagatavo 5 cilvēku shortlistu, un tu jau pēc intuīcijas, pēc pieredzes un arī pēc zināšanām par savu klientu, kas ir devis mandātu, jau tu zini, ka apmēram tas viens konkrētais cilvēks būtu vispiemērotākais vai visatbilstošākais. Jo man bieži vien ir tā, ka reti, kad ir tā, kad mēs intervējam cilvēkus, un tiešām ir grūti izlemt, kuru ņemt. Tur visdrīzāk ir vairāk vai mazāk vienmēr skaidrs, ka ir konkrēts cilvēks, kuru mēs gribam, un tad ir jautājums, vai mēs varam vienoties un tā tālāk. Bet nav tā, ka ir 5 dažādi cilvēki, viņi visi ir perfekti, tur super atbilst, un tev ir jāizvēlās starp 5.
Kāda ir tava pieredze no tavas puses? Nu jā, reti ir tāds luksus, ka tur ir 5 kolosāli un vienādi. Nevienmēr ir tā, kā tu saki, ja, ka mums tas viedoklis ar klientu 100% atbilst. Tur tomēr ir subjektīvais moments. Tas ir humānais aspekts, ķīmija, kuru var apmēram nojaust, ka varētu būt labi. Jo mēs jau atlasām pēc kaut kādiem arī personības parametriem, lai viņš tur ir dinamisks, lai viņš tur ir ar asu prātu, lai viņš tur ir labu ētiku, lai viņš ir drusku piezemēts, humble un tā tālāk. Ja? Pat ar visu to, dažreiz ar klientu ir lieliska ķīmija un citreiz kaut kas neaiziet, kaut kas nepatika. Okay. Labi, par cenām pastāstīja, cik maksā jūsu pakalpojumi, neobligāti skaitļu ziņā, es pieņemu, ka tie ir vairāk reiz algas vai tāda veida aprēķins. Bet principā, ja klients grib pieņemt jūs darbā, ar kādu pricingu viņam ir jārēķinās? Jā. Tā nozare, kas ir Retained Executive Search, kur pieņemsim ir šis te lielais piecinieks pasaulē, kā pieņemsim tur Korn Ferry, Russell Reynolds, Spencer Stewart. Tie ir jūsu konkurenti? Heidrigan Struggles. Jā, tas ir tas mērķis, kādā līmenī mēs gribam strādāt, lai arī mēs esam daudz jaunāka kompānija, bet tas nozares standarts ir 1/3 daļa no gada bruto algas plus bonusa direktoram. Tātad 1/3 daļa no algas. gada 4 bruto algas būtībā, jā. No gada bruto algas apmēram 4 bonus, algas jā. Plus bonus. Tātad plus 1/3 daļa no bonusa arī. Jā. Okay. Jā. Un tad attiecīgi, ka tur, ja tas ir bankas CEO, kurš, piemēram, pelna 1 miljonu, tad mums ir 300,000 tas honorārs. Un ja tas ir tas miljons ir 3 mēnešu bruto alga plus viņa, teiksim, gada bonus, kaut kāds vidējais, reiz 30%, reiz 1/3, tas ir jūsu. Jā, tas ir tāds vidējs bankas CEO. Un attiecīgi, ja mēs meklējam vidēja līmeņa mārketinga menedžeru Latvijā, kam ir, pieņemsim, tur 5,000 bruto alga, tad 20,000. Ja? Tas ir atkarībā no šīm algām. Un tāpēc tas tā ir noteikts kā variable, jo tas ir attiecīgi pielāgots tirgumu. Ja tas tirgus maksā UK vai ASV, ja tās algas ir lielas, tad mūsu honorāri tur arī lieli. Un savukārt, ja mēs atkal strādājam tirgos, kas ir mazāki ar mazākām algām, tad mēs arī mazāk saņemam. Loģiski. Bet darba apjoms tikpat liels? Jā, pat citreiz ir, jo mazāks tirgus, jo grūtāk ir, jo tu nevari izvēlēties. Jā, mazāk izvēle, jā. Tur, kur ir tādi Polija vai UK vai Vietnama, tur tik meklē, un tur var izvēlēties, bet Latvijā vai Igaunijā tur ir jāizvēlās ļoti ierobežot iespējām. Cik ir lielākais honorārs, kuru, pieņemsim, tu esi nopelnījusi, ja tu vari pateikt, vai arī cik ir vislielākā alga cilvēkam, kur tu esi atlasījusi savam klientam? Honorārs droši vien 150,000, ko es esmu saņēmusi par atlasi. Ok. Par algām. Tas ir pusmiljonīga alga gadā, ieskatot bonusu. Jā. Pusmiljonīga alga gadā, tie 40,000 mēnesī. Nozarē kā tādā tas nekas liels nav un īpaši nav, jo tās visas kompānijas, ko es minēju, kas ir lielais piecinieks, pieņemsim, viņiem tas minimālais honorārs ir 60,000 un zem tā viņi vispār neņem klientus. Servis ir būtībā tas pats. Ok, interesanti. Tā kā tas nav nekas tāds. Jā. Bet man liekas, ka būtiski cilvēkiem dzirdēt ir, ka tās lietas maksā dārgu. Tas šķiet dārgi, bet tas ir ieguldījums, principā, galvenajā resursā, kas pārsvarā kompānijām ir, kas ir cilvēki, kas ir top līmeņa vadītāji. Tur ir jāskatās, vai tas atmaksājās pēc tā cilvēka pienesuma. Ja? Un arī jāpārdomā, kas var notikt tad, ja viņš izfeilojās vai arī apkrāp tevi, ja? Kur ir te bijuši, cik daudz tev paziņām tur nav paņēmuši Kazahstānā vai vēl kaut kur. Un tad, kad viņi sataisa zaudējumus, tad ir miljoniem. Ja? Tad labāk paņemt vienreiz samaksāt pārdesmit tūkstošus un izvēlēties ētisku, profesionālu, neatkarīgu direktoru, nevis mocīties pēc tam ar tiesas darbiem ar kaut kādu bijušo klases biedru, kas tev ir apčakarējis. Makes sense, jā. Piekrītu. Ok.
Ir vēl kaut kādi key nosacījumi, kas pieņemsim kompānijai, kura ar jums grib strādāt, būtu jāņem vērā, lai būtu labs darījums ar jums, vai teiksim, visi nosacījumi ir ļoti standarti. Izstāst pāris galvenie nosacījumi, kas ir sadarbībā. Tātad 3 bruto algas, plus ieskaitot bonusu. Tas ir viens. Jums ir pārsvarā apmēram 5 shortlisted kandidāti, apmēram 6 nedēļu laikā jūs viņus atrodat. Ir kaut kādas vēl lietas, kas tur ir jāņem vērā tajā packagē? Jā, ekskluzivitāte. Tad, kad mēs veicam to tirgus izpētīšanu, jā, tad mazāk vienā tirgu pieņemsim tur tie 150 cilvēki, tad tanī brīdī klientam pašam tur nevajag jaukties, jo mēs būtībā uzrunāsim tos pašus cilvēkus. Jā. Viņš nevar iedot šādu pasūtījumu 3 kompānijām. Tad jūs tikai vieni strādājat? Jā, tas ir tāda ekskluzivitāte. Cik ilgu laiku tas viss notiek? Tad, kamēr ir tas mandāts, ja tur ir tās 6 nedēļas, tad mēs shortlistējam. Tam klientam viņam nevajag tur pašam mēģināt zvanīt tiem pašiem kandidātiem, tur jaukties. Tas tā. Un pēc tam tas ir atkarīgs arī no klienta, cik viņš ilgi intervēs un cik ir tas notice period, jā, cik ilgi tas cilvēks tur. Tā sadarbība, protams, ir ilgāka par 6 nedēļām. Tie ir mēneši, jo nevienmēr izdodas noslēgt ar vienu shortlistu. Tādi gadījumi arī, protams, ir. Jā. Kad tas ideālais kandidāts pēkšņi atsakās un klientam nepatīk tie pārējie, tad mums jāmeklē, kamēr mēs to lietu noslēdzam. Tad būtībā tā ir tāda sadarbība. Jāņem vērā ir, ka mums vajag konfidenciālu informāciju un ka mums ir tā kā savstarpēji jāuzticās, jo mēs arī dodam kandidātus, kuri strādā kaut kur citur. Tad klientam arī jāsaprot, ka viņš nedrīkst apdraudēt to kandidātu konfidencialitāti. Makes sense. Ok. Izstāst par drusku savādāks jautājums par trendiem jūsu nozarē, vai pat nevis jūsu nozarē, par trendiem executive searchā, par top līmeņa cilvēku pieņemšanu darbā. Tādā ziņā, kā, nezinu, varbūt tās pēdējos gados daudz vairāk cilvēki ir atvērti online meetingiem, tev nevajag visu darīt face to face. Vai ir kaut kādi tādi trendi, kas ir mainījuši to, kā top līmeņa cilvēki tiek pieņemti darbā? Kaut kādas lietas, kas to ir ietekmējuši, kaut kas mainījies un tā pēdējos, 10 gados. Es teiktu tā, ka principā tas mūsu pakalpojums ir kļuvis par tādu jau ikdienas pakalpojumu. Ja agrāk tas bija kaut kas ekskluzīvs un kaut kas neparasts, tad, kad es sāku pirmos tos zvanus veikt, tad visi brīnījās, kāpēc jūs man zvanat, man jau ir darbs. Jā? Neviens nesaprata vispār, kas tas ir. Jā. Kā arī mums nāca uz ofisu draudēja, ja tur ka jūs ņemat cilvēkus kādā sakarā jūs ja jūs vēlreiz zvanīsiet, mēs te jums visu izdauzīsim, mēs pat policiju saucām, ja? Tad mums tas pakalpojums likās kaut kas ārkārtējs. Ja? Tad tagad var teikt, ka vismaz, ja mēs runājam par Austrumu Eiropu, tas ir kļuvis par tādu standarta pakalpojumu, to diezgan plaši izmanto. Pieņemsim Zviedrijā, tas ir absolūts standarts, tur katram direktoram, katram HR direktoram, viņam ir savas preferred kompānijas, ka viņi momentāli zvana. Ja? Kā droši vien mēs ejam uz to, ka tāpat kā ka pats sev neraksta līgumus un nelabo zobus, tad arī šāds pakalpojums kļūst ar vien vairāk norma. Tas ir tāds, kas ir mainījies pēdējos gados. Kaut kas vēl? Par to virtuālo, tur tev ir pilnīgi taisnība, protams, Covid laikā, tad es agrāk nevarēju iedomāties parakstīt līgumu ar klientu, ko es nekad dzīvē neesmu redzējusi, tad tagad tas ir standarts. Okay. Jā, un arī darbā tiek pieņemti arī pat, tas nav ideāls variants, bet arī fiziski neapskatot tos cilvēkus. Es iestripināšu nelielu stāstu par to, kā mēs Polijā pieņēmām direktoru, kuru es nointervēju pa telefonu. Mēs vienojāmies, ka viņš sāk strādāt. Mēs neparakstījām pat darba līgumu vai kaut ko parakstījām, bet tas bija tā, viņš kaut kādu ķeksīti uzlika savā galā un es savā. Es aizskaitīju naudu no kompānijas uz viņa personīgo kontu, lai viņš varētu reģistrēt firmu Polijā, lai viņš varētu kaut ko sākt darīt, nopirkt peles un dators un tā tālāk. Un tad es runāju ar vienu no mūsu investoriem, un viņš man prasa, kā mums iet Polijā, un es viņam saku, super, mēs esam atraduši direktoru, jau es naudu pārskatīsim tā tālāk, un viņš saka, ok, pastāst sīkāk. Nē, tur ir labs džeks, es par telefonu ar viņu runāju, pārskatīju uz viņu personīgo kontu naudu, viss būs super. Viņš tā klausījās, un viņš, krievs. Un viņš man prasīja, tā kā, tu esi drošs, tev viss kārtībā, jūs tā parasti darat? Ja? Es saku, jā, tā kā uzticības kredīts.
Tad, kad viņš man uzdeva tos jautājumus, vai tu esi drošs, vai tā vispār var darīt, vai tas ir ok, tad es aizdomājos, ka varbūt tur ir kaut kādi riski. Bet kaut kā priekš manis, es nezinu, vai tas bija dēļ mūsu kultūras, vai mūsu pieejas, vai skatījuma uz pasauli. Mums tas likās kaut kas salīdzinoši pieņemams, un varbūt arī tāpēc, ka mēs neriskējām ar milzīgām summām, un mēs bijām startup fāzē. Varbūt tā mentalitāte bija tāda. Tā kā, jā, tas saskan ar to, ko tu saki par online. Bet arī jāpaslavē Baltijas finteki, gan man ir klienti, gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas. Tomēr mūsu kultūrā cilvēka vārds tas ir līgums un var uzticēties. Citās tā galīgi nav. Kurās tā nav? Es teiktu, pārsvarā tā nav. Šī tiešā sazināšanās taisnības runāšana, tā ir, droši vien, ka jā, Ziemeļvalstīs un Baltijā, es teiktu, tur ir labi izņēmumi, salīdzinot ar visu pasauli. Ok, interesanti. Par trendiem mēs parunājam. Pastāst, kādas ir biežākās kļūdas, ko kompānijas pašas, vai tas ir no jūsu pieredzes, no jūsu klientiem, vai varbūt tās tu kopumā var teikt par kompānijām, kādas viņi pielaiž, tad, kad viņi ņem direktorus, maina executīvus, meklē ģenerāla direktora līmeņa cilvēkus un tā tālāk. Visgrūtākais droši vien mūsu procesos ir sākas tāda kā muļāšanās un tā procesa kaut kāda marinēšana, ja, kad cilvēki, kad viņi ir gatavi kaut ko mainīt, viņi ir samotivēti, tad ir jāizmanto tieši tas mirklis, un pēc 3 vai 4 mēnešiem nebūs tas pats, ja? Viņi vienkārši pazudīs to shortlist kandidātu. Tā kā darījumā, ja viņš ir jākaļ, kamēr viņš ir karsts, jāpabeidz. Tā arī tie cilvēki, kam uz to shortlistu mēs viņus sagatavojam, un mēs viņiem tur zvanam, un iesildam viņus, un viņi tā kā ir gatavi, un ja to momentu palaiž garām, tad viņus var nedabūt, ja? Tas ir diezgan izteikti, jo sāk tur baidās pieņemt lēmumu, varbūt tur vēl kāds labāks, varbūt tas nointervēs, vēl to, vēl kaut ko. Ja nav zināms vispār tas process, ja, kad tur tiešām baidās izdarīt tādu soli, un tad sāk izdomāt, kā lai es tā vēl kaut ko izdomāju, kaut kādu vēl testiņu vai vēl kaut ko, un tad viņi to kandidātu nomuļā un zaudē. Varbūt viņi zaudē labāko kandidātu. Jā, visdrīzāk. Ir kaut kāda vēl kļūdas? Ir arī... Varbūt pēc pievienošanās, kad cilvēks sāk strādāt, un tad ir kaut kā... Jā, ir cilvēki, kas nespēja atlaist eksistējošo, kas nespēja tādi CEO un īpašnieki, kas nespēja pieņemt asus lēmumus pret eksistējošo komandu, un tad viņi mēģina tā kā pieņemt tā kā vietnieku, cerībā, ka tas pats kaut kā aizies, un tad ir tā kā 2... Vai arī tas, kas nāk klāt, tas redz, ka viņam tur nav vietas. Visādi tādi jocīgi gājieni. Protams, ka arī integrējot cilvēku, tur jau visādi brīnumi, ka vienkārši neviens nav informēts, ka te tāds ierodās, kas tu tāds esi. Tā. Tas bieži notiek? Tev, teiksim, ir bieži jāsaskarās ar tādām ķibelēm, problēmām? Vai nē, vai pārsvarā tavi klienti tajā līmenī, viņi diezgan ātri zina, viņi ir izlēmīgi, un šādas te problēmas viņas nav tik bieži sastopams. Ir tādi klienti, ar kuriem man ir tāda jau ilgtermiņa sadarbība, un es tiešām ideāli zinu, kas tam klientam ir piemērots, un tas ir viens igauņu klients, un būtībā man citreiz viņam pietiek rādīt tikai vienu kandidātu, jo es tiešām zinu, kas viņam vajadzīgs, un viņa lielākā vērtība ir laiks, un viņš arī negrib tikties ar 5. Tad viņš arī man tik ļoti uzticās, ka viņš arī citreiz tam kandidātam pirmajā tikšanās arī to piedāvājumu izsaka. Ja? Bet tas ir tāds viens klients. Ja? Zelta klients. Attiecīgi pārējie, kā kurš. Ja? Bet, protams, tie fintech scale-upi, viņi tomēr saprot, ka vajag virzīties uz priekšu un nedrīkst arī laiku tērēt, ja tenīs procesos bezgalīgi. Protams. Tas vairāk lielās korporācijās, kur kaut kas sāk analizēts un pazūd, un vietējās intrigas iekšējās, kāds kaut ko uzzina, un mēģina pats tur kaut kādā veidā nonākt tenī vietā. Viņi varbūt negrib, lai viņiem nāk tie aktīvie konkurenti no ārpuses. Interesanti. Ok. Tu minēji par Baltijas fintekiem.
tu vari salīdzināt, vai ir pat vērts salīdzināt Baltijas fintechus ar fintech kompānijām citos reģionos, Eiropā vai varbūt citur, kur tu esi strādājusi? Kaut kādi plusi, mīnusi, vājības vai stiprās puses, vai arī mūsdienās visas kompānijas no dažādiem reģioniem ir samērā līdzīgas vienā nozarē? Droši vien, ka tas nozares, tas izpausmes veids, tā neformālā pieeja, tas augstais IQ un orientēšanās uz datiem, uz tehnoloģijām, tas ir vienojošs noteikti. Protams, es teiktu, lielāka atšķirība ir tam, ka Baltijas fintechi ir vairāk tā kā bootstrapping un viņiem nav bijusi pieeja tādiem venture capital vai private lieliem resursiem. Jā, un viņi ir paši radījuši peļņu, ir ļoti efektīvi, viņi visu mēra, neko naudu lieki netērē. Ja strādā ar kaut kādiem UK fintechiem, tad ir pavisam citāda pieeja. Tur varbūt profitability nemēra, tur vairāk uz cik daudz jaunu klientu, un tāds vairāk tā kā valuation driven. Un tur ir pavisam cita pieeja, tur vairāk tā izšķērdīgāka pieeja, ka vajag tehnoloģiju, ja pat viņai nav tur return on investment, vienalga forši izskatās, klientiem patiks. Mums vajag ieviest vienalga, cik tas maksā ļoti ātri. Un arī ļoti daudz eksperimentē un pēc tam kancelē tā kā izšķērdīgāk. Bet viņiem nav vajadzīgs profitability. Viņiem ir vajadzīgs tikai valuation un to mēra savādāk. Un viņi skatās tā kā valuation story, ka viņiem būs kaut kāds exit, un viņš visu laiku tur sevi tā kā mēreni neprofitablu, jo viņiem vajag to exit valuation. Jā, mēra neprofitablu, bet tur otrs parametrs, kas ir viņiem svarīgs, ir izaugsmes ātrums. Izaugsme, jā, un ātrums. Un tas tomēr ir pavisam citādi, jo mēs te, ja tādiem, kā es minēju, šo igauņu klientu, ka tur tas viss tur profitability un show me the money un tā, pavisam citi jautājumi. Tur atkal vairāk tā kā uz tādu scale, uz valuation un uz value creation. Tas ir pavisam citi parametri, ko skatās. Un tur tā uzvedība ir atšķirīga. Okay, bet tas, teiksim, faktors, kas atšķir tādus Baltijas fintechus un ārzemju, šeit nav vairāk dažādi tirgi, te ir vairāk runa par to, ka tie ārzemju fintechi, viņiem ir lielāka pieeja riska kapitāla finansējumam, līdz ar to viņi var būt izšķērdīgāki, bet tāds fintechs viņš var būt gan, Meksikā, gan Anglijā, gan Vācijā, principā lielos tirgos, kuros ir liela kapitāla pieejamība. Jā, un viņiem tagad arī šobrīd, kad atkal tie kapitāla tirgus ir fintechos tik ļoti un tehnoloģijās ir sašaurinājies, viņiem liels problēmas. Savukārt Baltijas fintechi, kas bija profitabli, viņi turpina dzīvot. Tā kā es saucu vienmēr mūsu pirmo kompāniju Cream Finance par kakraučiem, kas tas ir latviski, kā tas ir? Prusaks. Rusakiem, jā, tas bija viens no manām standarta tēmām. Okay. Tā, labi. Tu esi piedalījusies kādā hypergrowth kompānijā, darba pieņemšanā cilvēku vai kādā veidā bijusi klātesoša? Ar hypergrowth es domāju nevis tāda, kā, es nezinu, mums ir, Bolts ir laikam hypergrowth, un tādi, kas aug vairākas reizes gadā, gadu no gada, un izauga līdz 1000 cilvēku, 10 000 cilvēku darbinieku ziņā, līdz 100 miljonu apgrozījumam un viss no nulles. Tas ir tas, ko es domāju ar hypergrowth. Tev ir bijusi kaut kāds exposures uz to? Varbūt tik fundamentāls ne, bet mūsu kolēģiem, kolēģim Pīteram, viņš strādāja priekš Apple un veica 87 projektus viņiem, kad viņiem bija growth. Tagad varbūt tas ir pārgājis. Tā kā tur pieeja bija tāda pavisam citāda, masveidīgāk. Nebija tik individualizēta. Ka tev ir ļoti daudz cilvēku jāpieņem īsā laikā. Jā, un tur arī tomēr tā situācija, ka ar tādu brendu arī ļoti daudz vieglāk ir piesaistīt nekā mums, kur varbūt kaut kāda no-name kompānija, kur neviens nezina. Jā, protams. Apple'am ir visdrīzāk arī piesaistīt. Okay. Tā, par highest pay tu man laikam minēji. Tas bija. Varam drusku vēl atgriezties pie networking jautājuma, ar ko mēs sākām. Par to šeit vairāk jau vērst uz tavu ikdienas darbību, searchā. Kas ir svarīgi, kad tu runā ar īpašniekiem, ar kompāniju vadītājiem? Principā tie visi ir high performance cilvēki. Viņi visi ir salīdzinoši noteikti veiksmīgi savā nozarē, viņiem visiem ir maz laika.
no viņiem daudzi grib kaut ko piedāvā, vai viņiem ir vienkārši daudz lēmumu jāpieņem ikdienā. Kas ir svarīgi, lai cilvēks būtu veiksmīgs komunikācijā, sevišķi tādā sākotnējā, uzrunājot tādu veidu cilvēkus? Kas ir būtiski? Droši vien, ka nevajag tērēt laiku ar sarunām par laikapstākļiem vai suņiem vai zobārstiem. Kā pārsvarā varbūt, ka citās nozarēs, kur nav tāda scale-up jātaisa. Ja tu esi korporatīvais direktors, varbūt tev ir laika parunāt par futbolu, politiku un tā tālāk. Bet ir jādomā, kā tu viņam pievieno vērtību. Tev ir jābūt sarunu partnerim, kur rezultātā tavam klientam viņš kaut ko uzzina, kaut ko iegūst par biznesa modeļiem, par kaut kādām aktualitātēm. Jo mēs jau intervējam ļoti daudz cilvēku, mēs uzzinām tādu informāciju, kas publiski nekad nav pieejama. Tu vari klausīties 100 podkastus, vienalga tu neuzzināsi to, ko es intervijās uzzināju. Reālos stāstus. Tā kā man ir jāprot tas kaut kā apkopot, neviena konfidencialitāti jeopardize, nepārkāpjot kaut kādu ētiku, bet apkopojot, kas tam cilvēkam varētu būt noderīgs un mēģināt tad viņam pievienot vērtību par to sarunu, nevis tērēt viņa laiku. Ir kaut kādi, kā to noformulēt, tādas vienojošās lietas, tad, kad tu runā ar executive līmeņa cilvēkiem, un jau lielās kompānijās vai ļoti strauji augošās kompānijās, bet no tādas negatīvās vai vājību puses. Skaidrs, ka viņi ir tur zinoši, pārliecināti, augsts IQ un tā tālāk. Bet kas ir tās vājības, kas ir līdzīgas, kuras tu varētu novērot tādu veidu cilvēkiem? Tas atkarīgs, kur viņi atrodas. Es redzu, atšķirības ir tādi, kas tomēr to savu darbu liek absolūti pirmajā vietā. Un viņi tā arī saka, ja tev ir pozīcija Vietnamā, es braucu, ja tev ir pozīcija Saudijā, es braucu, ja tev ir Tallinā, es braucu, mana ģimene man sekos, mēs esam starptautiska ģimene, visi ir gatavi sekot man. Okay. Un daudzos gadījumos es atkal to nedzirdu. Tas ir mīnus. Es to dzirdu tiem, kas ir varbūt self-made, ļoti daudz, indiešu tautības direktori, kas ir izsitušies no ļoti kaut kādiem sliktiem apstākļiem. Viņi saprot, ko nozīmē darbs, ko nozīmē šī te pozīcija, ko viņš ir iegūs. Un novērtē. Jā, un viņš grib, viņš ir arī gatavs cīnīties par to nākamo CEO pozīciju. Tā kā ir pārsvarā tie ir imigranti, kas ir CEO pozīcijās, tādās augstās pozīcijās, lai tur nav indieši jebkurš, tu pasties UK, tad tur droši vien tas, kurš ir imigrants, tādā pozīcijā viņš ir labāks nekā vietējais, kurš ar zelta karoti mutē ir piedzimis un izaudzis. Un, ir otrā daļa, kuri meklē kaut kādu tur tikai komfortu, lai tur viņš prasa, cik man būs darbinieki, vai man būs mašīna, Nē, tur es nebraukšu, cik man ir jāceļo. Tādi arī ir daudz vairāk kritēriju. Bet tie ir dažādi, Vienkārši tie cilvēki, viņus, kā tu saki, viņus apvieno tas, gan, ka viņi tur ir super tur gudri un izsitušies un tā. Viņiem ir interesanti arī tas, ka viņiem ir pietiekami advancēti hobiji. Jo mans novērojums ir tāds, ka ne tikai darbā viņi iet uz maksimumu, bet arī tad, ja viņam ir hobijs, tad viņš tur lec ar izpletni vai heliskiing vai brauc ar enduro motu. Jo trakāk, jo labāk. Antarktīdā, cits tur skrien 15 maratonus pēc kārtas labdarībai. Ko tik es neesmu dzirdējusi. Tas ir ļoti interesanti. Tagad tas ir tāds vienojošs viņiem visiem plus, ka viņi ir tiešām aktīvi, lieliskas personības. Ka tas nebeidzās ar to ofisu. Tas ir tālāk. Labi, pēdējais jautājums pie šī te, un principā viens no pēdējiem jautājumiem. Tev arī veidojās draudzības, tādas neformālas attiecības no tavas darba ikdienas, jo principā tavs darbs ir attiecību veidošana, vairāk vai mazāk, tā varētu teikt? Uzturēt, veidot... bet man jau arī jānovērtē tie cilvēki. Nē, skaidrs, es nedomāju tāda romantiskā ziņā. Jāspēj objektīvi saprast, es nevaru tur,
tikai draudzēties ar visiem es arī nevaru. Tas ir skaidrs, es saprotu, man arī tas ir skaidrs, bet tev ir izveidojušies draugi no... Protams, jā. Nu, es varbūt, ka, arī no klientiem, neminēšu kuru, bet ar fintech klientiem mēs esam kopā visu kaut ko tur peldējušies un tā, jā. Jā, noteikti ir tādi, kur regulāri ejam pusdienās, protams, jā. Viss, man tā liekas, ka no manas puses viss. Jā, paldies, kā atnāc, paldies, ka izstāstīji. Savos mega biznesos. Jā, jau veicās, viss būs kārtībā. Lai sērija turpinās ar taviem sasniegumiem. Paldies tev.